Vai arī tu kādreiz esi savā virzienā dzirdējis tādus teicienus, kā tu izmainies katrā kompānijā, tu uzvedies pavisam citādāk ar mani nekā ar viņiem? Ļoti iespējams, tev ir nedefinēts identitātes centrs pēc cilvēka dizaina sistēmas. Un ko tas nozīmē? Enerģijas centri ir mūsu vai nu lielākās mācības, vai nu arī lielākais devums ietekme. Identitātes centrs atbild par identitāti un par mūsu virzienu, kurā mēs dodamies dzīvē. Ja tev ir definēts identitātes centrs, tas nozīmē, ka tev ir ļoti skaidra sapratne par to, kas tu esi, kur tu vēlēsies doties un tā joprojām. Bet, ja tev ir nedefinēts identitātes centrs tāpat kā man, tad tas nozīmē, ka tev nav tāda patstāvīga sajūta par to, kas tu esi, kurp tu dodies un kā tu sevi redzi. Apsveicu. Tu katru reizi vari sevi iepazīt no jauna. Tas nozīmē, ka tava iedvesma par to, kas tu vēlies būt, kurp tu vēlies doties, ir atkarīga no vides un no cilvēkiem, kas tev ir apkārt. Tāpēc atceries, ja tev ir nedefinēts identitātes centrs, tad tu esi savas apkārtējās vides spogulis. Un tas ir forši. Mums ir atļauts mainīties. Mums ir atļauts mainīt savas domas, to, kā mēs sevi redzam. Jo atceries, nevienam nav identisks viedoklis par to, kas tu esi. Viedoklis ir ļoti subjektīvs, līdz ar ko, kāpēc gan lai tev būtu nemainīgs viedoklis par to, kāda tu esi. Ja arī tu vēlēsi savu cilvēku dizaina pamatanalīzi, droši uzraksti man ziņu.